Endoskopiskā mugurkaula ķirurģija ir vēl tālāks solis minimāli invazīvās ķirurģijas virzienā, kur šie te griezieni vai pieeja mugurkaulam tiek padarīta vēl mazāk invazīva nekā tas būtu ar mikroķirurģiskām metodēm. Tātad pēc būtības endoskopija nozīmē to, ka operācija tiek izdarīta ievadot mugurkaula tuvumā caur speciāliem tā saucamiem trokāriem instrumentus, kas ir aprīkoti ar videokameru, un tad jau skatoties monitorā, ārsts veic attiecīgās darbības, lai novērstu šo te saslimšanu. Ar endoskopiskām pieejām ir iespējams veikt diezgan plašu, biežāko mugurkaula operāciju klāstu, tajā skaitā mugurkaula jostas daļas stenozes ārstēšanu un diska trūces ārstēšanu.